Sveika, numeroloģijas spēks skatītāji! Un kā jau katru nedēļu ierasts, es tiekos ar brīnišķīgiem viesiem no dažādām nozarēm, sfērām tā tālāk, lai būtu šis tāds plašāks ieskats, kā numeroloģija izvērtē cilvēku talantus, personības un tā tālāk. Un šodien es tiekos, un paldies liels, ka ieradies uz sarunu ar, es teiktu, leģendāru basketbolistu Valdi Valteri, kurš ir vienīgais pasaules čempions no Latvijas. Pagaidām. Sveiki! Tā es pirmo reizi piedalos tādos pasākumā, kur mēs apspriešam numeroloģijas, teiksim, tos aspektus, bet numeroloģija man nav sveša. Jā, tāpēc īstenībā es tevi uzaicināju, jo es biju dzirdējis, ka numeroloģija tev nav sveša, bet paturpinot, man visi viesi saka, ka nenāk par šādiem raidījumiem. Nu, man kaut kā tas, paldies Dievam, veiksmīgi padodās, pierunāt viesus, ka jānāk ir aprunāties. Tā kā super, Valdi, mēs runāsim par taviem talantiem. Nu, mēs zinām, ka tu esi ļoti talantīgs, un tas arī ir tavā numeroloģijas kartē uzrakstīts. Es kā jau katram viesim, es sagatavoju, citīgi pastrādāju, sagatavoju numeroloģijas karti. Kristap Baņķi arī saskaņos? Viņš ar citām lietām. Būs jāaiziet īstenībā, jāuztaisa būs numerologu un astrologu, ko viņi saka, tāds rauns jāaiziet. Bet, nu, man īstenībā, nu, te ir pa sportu, īstenībā, nu tā, bet... Nu, ja man otrais dzīvē būtu jāizdod, diez vai es būtu gribējis pa sportu. Jūs esat stratēģis, baigais. Man īstenībā taktiķis, stratēģis... Nu, jā, es saku, ja tā godīgi runājot, to, teiksim, nu, tajā padomu laikā, nu, izņemot, kā nodarboties un sasniegt rezultātus, bija tikai varējā sporta palīdzība. Jā, citur iespējas nebija, tad jāiet kādā hierarhija partijas, jāiet, nu, tas nebija manā gaumē. Es neesmu bijis tur liels piekritējis politiskajā pusē un tādai, teiksim, ka tev karjeras veidošanā ar kaut kādām tādām valsts struktūrām vienmēr gribējis pašiniciatīvu, jā, un bet basketbols bija tas, kas tajā brīdī, nu, tad, kad es biju visu ļoti īsā brīdī daudz ko sasniedz, man bija doma pat iet prom. Jo dzīvē daudz interesantākas lietas nekā uz basketbola laukumā noteikti. Interesanti. Es tieši īstenībā apspriedu ar savu vīru par jums. Viņš teica, ka nu, Valdim ir leģendārs piespēles. Tiešām viņš saka, ka tāds piespēles neviens nedod kā Valdis. Tas jau piespēle, kas tā jau ir, tāda īsa mirkļa intuīcija, kurā brīdī, kur ir jādod un kur tas cilvēks ir brīvs. Tas arī saistīts ir ar talantu. Un tas nav tā, ka tu, kad dod piespēli, es jau varu, piemēram, vienalga, kurā sporta veidā iedot to piespēli, tas nav tikai basketbolā, florbolā un hokejā, tur, kur ir iespējas, jā, bet citu, ja es runāju, jūs varat teikt to par manām piespēlēm, tad PSS izlasē, kad man pirmo reizi tā kā uzaicināja, tad galvenais treneris Gomez teica, nu, viņš jau tikai met pa grozu, viņam nav piespēles. Un tad vēl tāds Freders Bliks bija, kas arī man daudz ko palīdzēja karjeras laikā. Viņš teica, nu, klausies, nu, deva vienu spēli, nokoncentrējies un paspēlē uz piespēli. Nu, un tad pēc tās spēles viņš teica, jo vieglākā piespēle, tad tā viņš neko neredzēja. Nu, tā kā tā ir. Bet, klau, Valdi, runājot par tavu intuīciju un mieru intuīciju, tev ir apziņas skaitlis 4 un tavs misijas skaitlis ir 7. Jā. Tie ir absolūtie intuīcijas skaitļi. Tur ar to planētu, es pat domāju, tu to mistisko planētu pilnībā noklāji. Nu, tu esi dzirdējis par Ketu un Rakulu planētu, tas 4 ir no vienas. Viņi ir tā kā kopā, viņos ir ļoti daudz viltība arī, tāpēc arī tas tam četrniekam... Tā kā baidieties no man viltība. Stratēģis, viltīgs ir, nu, kaut kādas, jā, tur ir, kā saka, četrnieks jau vispār ir vai nu lielākie taisnības cīnītāji, vai lielākie afēristi. Gan, jā. Ir tas, jā. Nu, es nezinu, ka es beigais afēristes. Bet varētu. Bet tās afēri varbūt, varētu atrast kaut kāds sinonīmu afērai, nu, man patīk riskēt, bet riskēt uz tādu fonu, nu, ja tu saproti, ka tas nostrādā. Jā, ir tā, ka tu afēras taisi tikai afēras pēc, jā, bet man tieši tas, nu, strateģiski kaut ko es izdomājis to, ka tas nav vispār pielietojums. Nu, tad es cenšos tādas lietas veidot.
superīgi, jo redzi, skaties, tās afēras, tas ir tāds, ka četrnieks, kā mēs zinām, nu, katram skaitlim ir tā pozitīvā vibrācija, kad mēs esam pozitīvā vibrācijā, tad mums tas skaitlis tā kā pozitīva enerģija dot, un kad ir šī te, kad ir stratēģiski tāds, bet ja četrnieks negatīvā, tad tur ir varbūt afēras, visādi schēmotāji ļoti lielu un tā tālāk. Es neesmu neko savā dzīvē līdz šim saskēmājis. Jā, tu esi īstenībā, tas četrnieks izpaužās īstenībā ļoti, viņi ir viena no mērķtiecīgākajiem. Nu, tā mērķtiecība, par to mērķtiecību. Tad, kad man bija 20 gadu, 18, nu visu laiku, es apbrīnoju tā laika savu mērķtiecību. Nu, es tieši sportiskajā jomā domāju, tas nav viegli, tur jāaiziet smags ceļš tam visam cauri, tur tev ir, kas saka, jāpieliek ārprātīgs pūls. Katrā spēlē, katrā minūtē, katrā sekundē tev jāpierāda, ka tu esi kaut kas, un nevis tur kaut kāds tur, jā. Tas, es tagad domāju, es būtu tagad ar savu prātu, es tāds nebūtu, bet kur man radās viss tas, un tas jaunā, kad es biju jauns, un tāds, varbūt vēl, nu, kā saka, tāds, vēl gribēju daudz ko sasniegt, nu, tad es abrīnoju tā laika savu mērķtiecību sportā. Nu, es bet tev tagad vēl ir tā, man ir kaut kā tā, ka es nezinu, man gribu interesēt par tevi, ka es skatos kaut vai savu jaunību, man liekas, ka tā nebija, tas kaut kā cits cilvēks, jā, vienkārši tev tāds. Nē, nu tā ne, man daudz kas nepatīk, ko es tad darīju. Nu, vienkārši citā sistēmā dzīvojam, un tajā, nu, labi, kad man karjera beidzās un atvērās jaunas iespējas Latvijas Republikas atjaunošana un brīvība. Es esmu brīvs cilvēks, es vienmēr ar visiem cīnījies. Tu esi starp citu brīvības mīloši, ne četrnieku, ne septītnieku, tevi nevarēs nekad ielikt tādos rāmjos. Ne, mēs neesam vispār rāmjos ieliekam. Jā, bet sportā tev sanāca kaut kāda. Nē, nu tur rāmjos kādā ziņā, nu tev jau lika rāmjos, bet es jau vienmēr centos no tiem rāmjiem iziest ārā. Un to arī man visi, arī toreizējais komandas biedri teica, nu, kad es vienīgais cīnījos vispārējie klusēja un es vienīgais cīnījos par kaut kādām lietām. Tā kā šeit, kas attiecās par tādām, nu, teiksim, lietām, ko jūs teicāt attiecībā par to, kā tu skaties ar šīs dienas acīm uz to, tas man ļoti interesanti. Vispār cilvēki to nedomā, jā, bet man savukārt patīk analizēt vecās lietas, jaunās lietas, esošās lietas, un tā ir tā stratēģija. Jā, veidojās, tā veidojās. Tev ir tā, ka tev ir ļoti daudz arī idejas, citreiz pārāk daudz. Nē, es neesmu nogurs, bet es zinu, ka es varu, piemēram, tad iedodiet man tēmu, un 5 minūtēs uzliekšu, ko vajadzētu darīt. Vienalga. Nu, piemēram, es tagad arī iesaisties tādos interesantos projektos, kuros, piemēram, nu, es kādreiz man tas neinteresē, bet, nu, man draugi, tas saka, uzlūdzu, un es jūtu, ka tu cilvēki, kas sēž apkārt, nu, ka viņiem nav idejas, jā. Un es to priekšrocību uzreiz izjūtu. Tad es arī esmu četrnieks. Tāpēc es pat esmu tagad ļoti priecīga, ka es atrados ar numeroloģiju, tas tāds ilgmūžības, es tikai ko varu piemācīties. Kā jūs to četrnieku dabūjat? Principā summa ir septītnieks, man jā? Jums ir septītnieks, bet apziņas skaidrs jūsu domāšanas veids ir četrnieks. Ar citu es tā paskatījos, jums baigi tuvu ir, nu, teiksim, mūsu, es uzskatu, jūs esat, jebkurš man pievienosies un piekritīs, jūs esat viens no stūkām, nu, esat vienīgais pasaules čempions basketbolā no latvieši, bet vēl mums ir Kosīčs, un jums ļoti tuvu ar viņu. Viņam ir 0-2, jā. Jā, un tur vēl ir tas, ka, ja matricā ir 8, tas nekas pat tad, ja tas ir mēnesis, tie ir visi jaudīgākie sportā, jo viņiem te pat citi papūrs, tas astotniekā ir viss, viņi, teiksim, arī tad ir ļoti izteikti par materiālo pasauli, un vispār arī Ostapenko ir astotnieks tiem cilvēkiem, kam ir 8, viņi ir 8. jūnijas, tiem, kam ir 8, te var vēl daudzus sportistus pieminēt. Astotnieks ir vajadzīgs, jā. Jā, tas astotnieks. Federaram ir 3 astotnieki, jā. Jā, tāpēc es saku, nu, jau ļoti grūti, teiksim, nu. Man īstenībā arī, ja godīgi bija tā, ka jums, jo kā mums ir. Man interesanti, ka ne, par matricu. Par matricu es gribētu. Es izstāstīšu, jā, jo jums ir kā, katram ir, nu, teiksim, mums ir zaļā krāsā tie skaitļi, kuri tev ir. Sarkanie tie, kuri tev ir jāiestrādā savā dzīves laikā, un tur īstenībā tajos mēs tā kā iestrādājam tās savas kompetences un ļoti daudz mūsu talātu. Bet tā kā es jūsu ripu, tad īstenībā jums augari ir gandrīz viss, mēs tāds pilnīgi nokomplektēts cilvēks, jums visa poņa, ņukas un čuja, jums viss ir
atsevišķi tikai kaut kādas lietas, nu varbūt tās partneru attiecības vairāk jāiestrādā. Bet arī nav problēmas ar partneriem. Jā, tas nav problēmas, tas arī laika gaitā trenējās. Trenējās, jo tas īstenībā, nu tieši tā, jūs esat komandas sportarietē, svarīgo daudz. Sports trenēja, arī ģimenes dzīve trenē, tur attiecības, jā, tur tas normāli. Tā, parunāsim vēl par četrnieku. Tātad viņi ir ļoti radoši. Patiesībā tiem četrniekam ir ļoti vajadzīgs sports, tas tev neāgus, kā tu vēl esi aktīvs sportā. Es tam redzēju, krasta mačos gribēju ieiet. Nē, es jau visu laiku aktīvi darbojos. Es uzskatu, ka tā ir cita tēma. Tā ir cita tēma, jā. Tā tēma, kad katram jāsporto līdz pēdējai nodzīvotai dienai. Jā. Tāpēc es arī atļāvos Valdim pateikt komplimentu. Viņš tiešām lieliski izteikt, likās, ka viņš ir jaunāks. Kā jau čaļi sāk komplimentus teikt par čaļiem, ka labi izstāst, tā nav laba zīme. Labāk, lai gudrāk, nevis labi izskatās. Tie, kas labi... Nu, es neesmu. Man nekad nav patikuši donžoni, ja, kur arī meitenēm tas pats, ja, ka parasti tev saka, kad skaista sieviete, nu tas skaista un gudra, tā ir prioritāte, jā, bet nevis tur, teiksim, tikai tāpēc, ka, ja tu labi izties, nu tad šaurīgi nekā nav tā. Tas nav tādā nav. Jā, bet es to vairāk, ka jūs tiešām lieliskā varvāsē. Nu, bet tas ir, es esmu veselības ministra Klausām Berī, padomnieks sabiedrības veselības jautājumos, bērnu veselības profilaks jautājumos. Bet tas ir forši, man tādā ziņā ir labs arī tā skatīties, ka varu visu pirms mūžu varat kaut ko vēl nodēsoties. Es vēlreiz pateiktu, ka tas ir interesanti lieta. Nedomāju, ka tā daudz cilvēku. Es uzskatu, ka tā dzīve pēc 50 ir daudz interesantāka nekā viņi ir līdz 50. Wow, tiešām? Jā, es uzskatu, tā ir tā lielā mūsu lielā problēma. Tieši cilvēkiem, kuri jau, jau viss sasnieguši, aiziet mierīgā dzīvē, tieši otrādāk. Tad tās iespējas ir daudz lielākas, tā prāta vairāk liekas soļus, muļķīgas nedara. Pieredze, visu. Bet galvenais, lai būtu mērķi kaut kādā. Es uzskatu, ka mūsu tā glēsta zikādi. Tu nepatīk tas, ka cilvēki vienkārši nodzīvo tos gadus tā. Viņi tā kā... jau ir labais jau tā kā bijis, tu tagad jau tikai... Cilvēki neizmanto savas iespējas, jā, un tāpēc es uzskatu, ka pensijas vispār nevajadzētu maksāt. Cilvēkam vienkārši valstī, vispār pasaulē jārada iespējas, kā izmantot tos cilvēkus. Vienkārši savās, kaut kādās lietās, jā, bet, tas ir tāds nestandarta piegājiens. Tev ir nestandarta domāšana, es kā reiz tu par to pieminēju, bet tieši tā, jo ir cita, bet tev ir tāds bijis, kad tavu domu gājienu, citi nesaprot. Lielākā daļa. Nē, bet zini, kur man ir tā lieta, ko es varu pateikt, kad es dažreiz daudz lietas pasaku un visu, tas tā viss piepildās, jo man ir tā situācijas intuīcija, ka tur nevajag iet, tur nevajag, to šitā tā. Tā kā šī ziņā... Četrniekam var paklausīties un īstenībā, kur ir, teiksim, ir kaut kāda kompānija, kaut kāda biedrība, kur tu esi, tas četrnieks ir zelta vērtē, tāpēc, ka viņi vienmēr izdomā komandai, ko darīt, izdomā ir jaunas... Komandas treneris, jā. Es pat treneri arī biju pastrādāt pie. Jā, tam mēs arī vēl priecēsim. Bet tas man nepatika. Tev nepatika? Nē. Bet tu arī daudz, tu sabruka tā Padomju Savienība, tev beidzās karjeru, tu arī to skolu uztaisīji. Jā, es uztaisīju 15 gadus skolu, sagatavojam 15 Latvijas izlases spēlētājs. Tas bija man tāds novatorisks idejisks projekts, arī dēli tika iekļaut tur iekšā. Viss saka, ka dēliem nē. Man vienmēr ir bijuši idejas, kā vajadzētu, tādas Latvijā nebija, es izdarīju. Kur ir tavs spilgtākie skolu? Andris Biedriņš, kurš tikai bija, man ap dēli, Janičēnums, Blūms, tad Ciprus, Grāfs, Kambala, vai tur veseli naktsapču. Daudz spēlētāji, kuri katrā gadā. Ar lieliem sasniegumiem. Jā, man tas bija tāds, kā varētu pateikt, tāds, zinātnisks darbs. Tas nebija tāds, man pa katru cenu vajag, lai viss tu tur augpapar. Nē, es visu naudu, ko ir, es drodu iekšā gan visādās idejās, treniņos, metodikās, rezultātā un tā tālāk. Savs rezultāts sasniedz, bet kas ir bēdīgāk, tagad tu saki, nevienam tas vairāk neinteresē. Tas tik interesē man, un nekādas pēctecības nebija, nevienam tas neinteresē, jo neviens negrib tādā formā, ka viņi nesaprot, kā to izdarīt. Un otrs ir,
ja viņi nesaprot, tad arī nevar to turpināt. Bet tagad jau atkal kāds, man liekas, atkal ar to, katrs jau grib, laikam, kā savu vārdu. Nē, vārdu tu var likt priekšā, tev jābūt strateģiskam plānam. Nav strateģiskā plāna, cik tu, kā saka, ka tu kaut ko sāc darīt, kas būs pēc 10 vai 15 gadiem. Tur ir tā problēma. Un tāpēc uzsākt uz 1 gadu, uz 2. Es jau, piemēram, visu prasu šis projekts, ko es saku, viņš ir gads 2, es nereģienu. Piemēram, ja tu kaut ko veido, tad tev jāizveido tā, lai tas projekts būtu ilglaicīgs. Vismaz strateģiski. Skaidrs, ka tur vajadzīgi cilvēks pielasīt un tā tālāk, bet tas tā īsumā. Tas tā īsumā, bet Klau, tev ir tā, arī te ir tas, ka tiem skaistiem, kas ir apsīts kā 4, un viņiem ir idejas, viņiem ir projekti, viņi realizē tos projekts un aizmirst tā kā nosvinēt un papriecāties. Man nepatīk vispār svinēt. Nepatīk, bet te tev vajag vairāk tādu. Tas nav domāts tā svinēt, bet tā kā... Vispār man nepatīk, ka man atcerās, man nepatīk. Klausies, bet tas nesakrīt ar manu numeroloģiju. Parunāsim, varbūt tavā numeroloģija kaut kāda. Jo skaties, šie cipari, kas ir 1, 4, 7, kas tev ir zaļi, tev viņi ir, tātad vienam vajag reāli uzslava. 4 un 7 algas tāds senīgs. Tad man visu vajag, bet... Tev to visu vajag. Visu kā vajag, bet man tas nepatīk. Jā, es uzskatu, ka, zin kā, vēsturiski, ka tu kaut ko izdari, tad tev vienmēr atcerēsies. Jā. Un, teiksim, ir tādi gadījumi, ka tev tur dāvā visādas lietas, citiem to dāvina, tā kā nepamatot, ja, citiem dāvina pamatot. Es Slavas zālē esmu. FIBS Slavas zālē man es ievēlēju, vienīgais Uļas Simjona un tagad vēl Budovska ir ievēlēta. Un tā kā, čaļiem es esmu vienīgais. Tā kā, tā ir kaut kāda atziņa par to, kāds es biju basketbolīts. Vai, teiksim, kaut kādas atziņas tur nav. Es uzskatu, Kad klausies, ja tu būtu mūsdienu basketbolists un ar tādām... Man būtu tikpat nauda, cik Porziņģim, bet es to naudu visu ieguldītu, lielākoties ieguldītu tādos interesantos projektos Latvijā. Man tā nauda nekad nav vajadzīga, lai nopirkt jahtas, mašīnas un mēles mājas. Man vajag kaut kādu savu komfortu, man nevajag lielu māju, man vajag tādu... Es nebraucu ar super... Man nepatīk braukt ar dārgu mašīnu. Es vienkārši braucu ar tādām, kur ir komforta. Redz, tev ir īstenībā caur to 4-7, tu esi mentārs un tu esi vairāk par visādām idejām, vispār, ko tev nav tādi verkastīgi, ne 8, ne 5, tu esi uz naudu tendētie, tev nav tas tāds. Tur jau man jau viss pārmet, ka savā laikā varēja miljonus visādā veidā iegūt, bet man tas neinteresē. Es no tā atteicos, tāpēc, ka liela nauda viņā ir arī ļoti daudz negatīvas tendences. Nauda sevī nes arī negatīvas lietas, ne tikai pozitīvas. Tas, ka tev ir nauda, tas neko nenozīmē. Ja tev ir darbs un idejas, ko tu dari, tad vajag naudu, jā, bet vēl kas ir ļoti labi. Ja man būtu tā nauda, es varētu savu naudu ielikt, man būtu vieglāk nebūt tev blakus nauda. Tā kā es esmu vienmēr dzīvojis, kā var pateikt, tā balsties tikai uz savu galvu, un nevis uz kaut kādiem tur, kosmiskiem projektiem. Tev tieši tā, jo četrnieks ir vispār, viņš ir par finansēm un par stabilitāti. Ja tev, kā saka, tev ir vajadzīgs savu komfortabu, lai ir, bet tieši tā, tu vienmēr būsi tajos meklējumos balanss starp garīgo un materiālo. Ko to dod? Tev ir, jo, piemēram, kas ir visi skārtas 7, es starp citu tev piestāv tavu basketbolu skola. Zinu, ka piestāv. Tāpēc, ka tu esi transformators. Tu tos cilvēkus, tu viņu dzīves, tu viņu sirdību kaut kā pareizi, jo te ir tas, kāpēc tev ir 7, tu nekad nebūsi mierā. Tu vai nu tu transformē, varētu apzināt krīzi. Apzināt krīzi? Tiešām. Nē, es jokoju, nē. Tā tev arī var būt, kad ir kaut kāds, nezinu, Nē, man nepatīk pārdeks, man nepatīk. Jā. Bet man ir nostāt no domas viena. Un jūs esat krīzes menedžers. Jā, man vienmēr ir paticis strādāt. Vienmēr teicu, man reformas patīk. Man patīk. Jā, kāds un tagad, kā skola, man tagad ir tāds projekts, ka es kaut ko darīšu vairāk nekā skola. Es esmu izveidojis savus pats zinātnisko centru, jā, kur esat pētījumi. Principā mana tā... Viņa jau ir pieejama? Viņa sāk darboties, es esmu tāds sākuma temats, sociālās tīklos to visu zinu, kas tas ir, un es sāku pie tā strādāt. Tas ir pētīt talantīgos bērnus, izveidot tādu talantu apliecību, kurā
noteikt katru bērnu talantu un iedot konsultāciju, pa kur ceļu viņam iet, kur sporta veidu. Visāds talants atklāt, tas ir nosakāms, jo tagad ir jaunas tehnoloģijas, kā tu var ieteikt. Es strādāju pie sistēmas, bet, lai to sistēmu atstrādāt, vajadzīgi ir arī sadarbība ar Rīgas Stradiņu universitāti, ir vajadzīgi ar profesoriem, ar tādiem atstrādāt to sistēmu, tur ģenētika ir iejaukta, visādi tādas lietas, starp psiholoģiju un tā. Tā kā tur man tas projekts ir, tas varētu attiekties uz visu Latviju. Skolas vai ne tikai kā basketbols, tas tāds pamāc, bet tagad es to darītu, ka to varētu izmantot visu Latviju, varbūt eksportēt šādu projektu. Vai interesanti, inovatīvs tāds, ne? Jā, ļoti. Tas ir tieši mans projekts, un es esmu 10 pēdējos gadus gandrīz, interesējies par visiem šiem sporta zinātnes pētījumiem. Amerikā un visā pasaulē ir ļoti populāri. Latvijā vienkārši nav naudas, nav cilvēku nesaprot, ko vajag pētīt. Un līdz ar to Latvijas nācija ir ļoti maziņa, tāpēc mēs nevaram pie 100 miljonu vai 200 vai 500 miljonu valstī, tu vienmēr izsitīsies stiprākais, kā Padomju Savienībā. Tu sistēma nav vajadzīga, vienkārši atlas tā kā šitos, gladiators, kurš vinnē, tas arī aiziet. Šeit mēs esam maz, un šeit katrs talantīgo čalu vai meiteni, kur aizsūt par nepareizo ceļu, mēs vienkārši pazaudējam. Tur ir tas talants, ka 20 000 bērnu mums tikai mācās, vecumā no 7. Bet īstenībā kopumā, man liekas, Latvija ir štāvs, ka es tik māza, mēs esam tik nepiecīgi, tautas unikāli. Ar visu to, mums ir talantīgi, mums ir ļoti ģenētiski, ļoti labi talantīgi, bet mums ir ļoti nepareiz sistēma. Spēcīgi gāri, bet mums ir iestādāt nepareiz sistēma, kā tos bērnus izmantot. Neatkarīgi no tā, ka nav sistēmas, tad viss notiek. Bet kaut gan sākam mēs pozīcijas zaudēt, bet tā pašā basketbolā visur, bet tāpēc ir ļoti svarīgi šeit sporta zinātnē. Mēs tieši attīstamies. Es teikšu, ka tieši iemeklēji. Kādai tā situācija daudz labāk. Paliek bērni mazāk lielā konkurence par katru. Treneri vājāk paliek, visi tie labajā treneri ir prom, vietā nav. Daudz problēmas. Luka Banki bija pēc man ieteikuma tika paņemts izlasē, kā treneris, tur viņi labi nomenedžēja, visu tālāk nogāja. Psiholoģiski viņš ir galvas augstāks par visiem, to viņš arī pierādīja, bet veiksme nevienmēr būs. Nevienmēr. To mēs redzējām arī kā Tomskā. Tur arī ir faktori, ka tev ir arī jāsāk strādāt ar kā var pateikt, ar mašīnu jābrauc arī tā, ka viņi salūžas, jāiemācās aizbraukt līdz finišam. Ne jau tad, ka viņi vienmēr būs labā formā. Tur ir tā māksla, treneri. Te jau dažreiz ir tāda apstākļa, ka viņš neko nevar izdarīt. Viņš nav, kā viņš saka, būrums. Viņš nav būrums, tas bija sāpīgi, bet kaut kā tur priekšādi bija Brazīlija, vai ne? Jā, bet tie tur tāda, ka likās... tā bija viena spēle, viņa bija labākā forma. Mēs tur paši Brazīlijas 30 punktus vinnējam tur tajā iepriekšējā pasaules čempionātā. Tā kā tas ir šodien viena spēle, visi izšķir, ka hokejistiem tur izšķirsies viena spēle Francija, tas mēs esam cits. Tas ir cits stāsts. Tātad tu esi krīzes menedžers, tāpēc arī tu visās māki arī visas lietas risināt radoši. Ir kaut kāda problēma, tu atraktīsi visu radoši. Man ļoti patīk tev tas 4 un 7 salikums. Tās, tu kā saka, noklāja visu. Ko tu vēl? Tu kā numerologs. Par cik nevis numerologs, bet zinu, ko cipari nozīmē. Neko es savā laikā, zinu, kā baigi interesanti vienu minūti. Es visiem arī savā laikā propaganda ir saka, izzini sevi. Izzini sevi. Tiklīdz tu izzini sevi, tu jau saproti, ko tu vari un ko tu nevari. Kas tev ir dots un kas tev nav dots. Un nevis tā, man ir ambīcijas tādas, tās iespējas ir šitādas pašām savas. Vai arī otrādāk ir tā, ka ambīcijas ir ļoti lielas, piemēram, ļoti daudz arī sociālos tīklos raksta divas tēmas, kas visiem interesē, arī atkārtošos ir tās raidījumos teikt, tad visiem interesē profesionālā joma un attiecības sabiedrība, tās ir divas tēmas. Tās ir tik vienkāršas tēmas. Jā, bet tās ir galvenās mūsu pamata tēmas īstenībā, un bieži vien tā, ka cilvēki arī skatos. To mēs atsevišķi pārēdojam, kā es teicu, par profesionālo piederību un es varu pateikt,
par sadarību es esmu ļoti daudz pāriem pasaku, šitā dar, šitā nedar. Arī izmantojot numeroloģiju, arī propievirz ļoti daudz lietas. Bet redzi, ar sadarību tur ir vēl tā, ja tu apzinies, jo tur, kur ir, teiksim, arī, ja sadarību kopējies ir 4 vai 7, kā mēs zinām, vai tā ir transformācija vai krīze, bet tur ir tāds blakus tāds moments, kad, ja pāris visu laiku ir kaut kādas jaunas lietas, trešā lieta, ar ko noslogot prātu, teiksim, iegādāties īpašumu, tur kaut kāds jauns biznesa bērni. Tas ir pa sarežģīti. Jā, bet ja ir visu laiku tas, tad viņi tās krīzes, tā kā, jo ja nav kaut kas jauns, būs krīze. Ja nav šī transformācija, tad, Es zinu, ka Indijas premjerministrs Modi visas lietas, kas saistītas ar valsts, ar visiem lēmumiem, iet ar numeroloģiju. Astroloģija, numeroloģija, viss tās ir. Indijā vispār tā lieta. Es zinu, kad vismaz filmā tā bija attainots par Napoleons arī pie astrologas laiks. Tad vēl bija. Tad jau vēl. Bet skaties, tu ļoti labu tēmu iesākt, tāpēc, kad es esmu pārdošanas treneri pēc savas profesijas, un es patiesībā gribu šo te numeroloģiju pacelt tādā līmenī, kad arī konsultēt uzņēmējus. Tāpēc, kad ja ir man šaura komanda, kā piemēram 5 līdz 10 cilvēki, un ja tur pārklājās, ir jābūt tai komandā. Viens ir ģenerators, viens ir komunikators, trešais ir, kas ir īdzaņās precīzi detaļās un tā tālāk. Ceturtais ir stratēģis, vienmēr ir vispār komunikātori. Ir cilvēki, kas ir vienkārši piesaista veiksmi, kas ir uz 6 un 3. Ja ir viņos pašos ļoti daudz šī veiksmes vibrācija, viņi pat piesaista, ne jau viņi atnāks kā talismaņi, bet viņi arī ir tā kā tur ir ļoti laba kombinācija. Piemēram, tie, kas ir, ja vadītājs ir 8, tad viņi vispār ļoti labi var pāraudzīt šos te talantus, kam ir 8, bet viņi veiksmi iegūst caur komandu, viņi tā kā veiksmes pamats, viņi ir veiksmes pamats citu cilvēku panākumiem. Tā tur ir. Viņi ar savām rokām neko nepelna tikai caur komandu. Kas arī ir, tad viņi citreiz bieži vien arī satiek 8, un viņi čipinās kaut ko pašu pa sevi. Bet tev vispār nevajag pašām, tev jāveic, un tad kaut kas nesanāk, kas ir cilvēki, kam ir kaut kāds lielās tās ambīcijas, viņiem nav jāiet tajās mazajās nosūtīt maili, tur vai tur ir jāvada sapulces, jāpiesaist cilvēki. Tāds, un tad ir tās lielās naudas nāks. Es vēl 2 lietas gribēju paturpināt, kad to nezinu, droši vien tā būtu interesanti. Tātad skaties, ļoti daudz lietas es ar numeroloģiju nezināju, ka es spēlēju. Piemēram, es sāku interesēties, tad kāpēc es izvēlējos to vai šo. Piemēram, spēlētāju numurs. Jā, es gribēju. Par spēlētāju numuru, un man bija VFA sāk 11, un izlasē pēc tam es pārņēmu 10. Un tas visiem numerologiem, ka es prasīju, tas bija ļoti pareizs solis, tāpēc, ka man vajadzēja tos viennieks. Un es tā ir intuitīva izvēle. Es nekad, man patikuši numuri tur 2, 3, 4, 5, 6, 7, nekad nav patikuši. Man patīk visa viennieki. Man bija 13, 11 un 10 bija 3 cekļi. Tas ir bijuši savā laikā. Jā, tā kā visur, kur viennieki, tā ir viena lieta. 11 tev vispār ļoti labs ir, jo tu veidot, ar kuru tu izcīnīji to pasauli? 10. Ar 10? Bet tas skaitās, 10 tas skaitās prestižākais numurs sportā. Jā, Messi. Visam zvainām Messi, tur Pēle un visādi tur Maradona. Bet Jordanam tas 3. Tas tur tas ir basketbola. NBA bija visādi numuri, lielie numuri. Tad basketbolā nebija. Ja tagad atļauj, tad nebija. Mūsu laikos no 4 līdz 15. Tu vari izvēlēties. Vēl viena otra par numeroloģijas, par tām attiecībām, es pateicu vēl tādu piemēru, piemēram, par tām sadarību. Es zinātu, kad ir tāds pāris Andrejā Gasē, Štefika Grāfa, 2 slaveni tenisisti. Un interesanti tas, piemēram, pieņemsim teorētiski. Teorētiski Štefika Grāfa ir šitas un Gasē ir šitas. Un viņi to matricu uztais kopā. Kam tas, kas pietrūkst otram partnerim, tas ir. Un tā papildu un tā sadarība uzreiz ir cita. Un te ir numeroloģijas arī. Tā būtība. Es to atkal pateicu visu priekšā, paldies tev tiešām vēl par to, jau tieši tā, ko mums ir jāmeklē cilvēki, kas pārklājās ar papildinošie. Un tur būs, mēs katrs atnāk ar savām kompetencijām, un tā mēs viens no otras skatāmies, viens māk baigi labi, teiksim, komunicēt. Citi nav tik labi komunikātori, tie pārējie atkal paskatās, kā tas komunicēt. Tur ir tas papildinošais. Viņi ir kopā vispār, pie grāna. Viņi ļoti labi dzīvo, viņi ir vispār 2 zvaigznes, kuriem 10 reižu gāja viens otram garām un nekas nebija, un tad kaut kā sapazinās.
tagad viņi ir tik laimīgs pāris, viņiem bērni. Tātad vārds uzvārds. Arī ļoti svarīgs. Piemēram, Kristaps Maiņas taisa arī vārdu uzvārdu, man ir pilna matrica. Ar vārdu uzvārdu man, ja cilvēkiem ir tā kā man sarkanē ir, tad nomaina ļoti daudz, piemēram, sievietes maina uzvārdu, atstāja veco, jāskatās tur, skatīties, kā katrs strādā. Tur arī ir sistēma, ko arī nedrīkst. Vārdam tavam iedodam ļoti lielu nozīmi. Uzvārdam tāpat, vēl lielāk. Un tad, ja sievietes skatās, piemēram, kā tas strādā vai tas, tad obligāti jāmaina. Vai kādā veidā tas arī var daudz ko palīdzēt. To arī pie cilvēku pie tā nepastrādā. Tāpēc es saku, man, piemēram, un vēl kas ir, vēl viens, vai tu to zini, vai tu nezini, bet, piemēram, ja tev ir tās vārds uzvārds un tā matrica ir pilna, tev nevajag draugus. Tev nevajag vispār apkārtojas cilvēkus. Tad es paspētīju? Jā, pilnīgi. Tiem, kam nav, tas tie meklē tos, kam ir tie pietrūkumi. To es arī jūtu, Piemēram, tiem, kam ir tie caurumi lielie, viņiem pietrūks. Tāpēc viņi meklē tos cilvēkus, tas arī attiecībās, teiksim, tas, kas ir vajadzīgs tiešām, ka viens otru papildina, un tas pie tā ir, es nesaku, ka tas ir kā galvenā ir, bet tas daudzos gadījumos ļoti strādā. Jā. To es gribēju. Tev palīdz vispār, tu esi arī tam pastiprināti interesējies par visu šo, bet tas tev dzīvē ir palīdzējis? Es skatos, piemēram, tagad sieva, līdz dzīvē viņa arī ir pilna matrica. Es saku, mums nav vispār konflikta, bet mums nav ko dalīt, zin kā, ja tev nav kaut kas tad attiecīgi, es teiktu, viņi mēs, tad 24 gadus nodzīvē vispār nevar sastrīdēties, jo pat gribot nevar sastrīdēties, bet ir tā, ar pilno sievu mums bija, konflikts katru dienu, 3 dienā, ne pa ko, vienkārši šitā noliek un viss, tāpēc es saku, arī ir tas rakstur, tas, ka tie raksturi vienādi, pilnīgi viens uz vienu, un līdz ar to viņi papildina, bet otra tā cīņa notiek, un to, ja tu neapzīsti, mīl vai nemīl to cilvēku, tas jau tikai sabojā, tā kā tā sadarbība ir ļoti jānāk. Skaties, arī te ir mums katrā tajā mūsu periodā, tur mūsu tas apzīts skaitlis, tas ir mūsu domāšanas veids, jo vispār pieaudzis cilvēks noformējas 24 gadiem. Un 24 gados mums iestājas tā misija, ko es gribu darīt, tad iestājies par transformātoru, bet īstenībā tevī ir tā tava realizācija, caur komandu, caur partneru attiecībā. Tev viņas ir svarīgas, lai arī kādā. Jā, man ļoti svarīgs. Tu varbūt tās... Bez ir grūti dzīvot. Es neesmu tāds individuālists, kurš var dzīvot un kaut ko tur darīt. Bet es ar tev to visu arī pamazām, kaut saka, viena pieredze, mēs jau pieslīpēties, mēs iemācamies no... Man ļoti šitas patīk profesijas, kur tev piestāv, Jā. Programmēšana, izklaides industrija, mēdīja un zinātne to, ko es tagad daru. Zinātne un mēdīja? To es arī, man ir savs kanāls sāk no nulles. Zinātne sāk no... Kas ir savu kanālu? Man ir viens TV. Es esmu YouTube. Jā. Sporta mēdīs, es sāku ar nulli. Viņiem aizbrauc pie valsts pie jau saka, viens te vadība, tad man vajag vienu kameru. Tagad mēs esam lielākais sporta mēdījis YouTube. Cik tev skatījumi ir? Man ir miljons gadā. Wow! Man arī, Valdi, es mācīšos no tevī. Nē, tur vajag atrast tās... Es tev raidīju. Nē, tu jau var nākt, nav jautājums viens, kā mēs, kā tu to visu var apspēlēt, Tur jau kā, piemēram, mēs savā laikā arī, kā saka, varam analizēt, daudz jau smīdņā par to visu, bet ir ļoti daudz var salikt kopā, piemēram, par sportistiem un izanalizēt. Piemēram, sportists kaut ko izdara. No numeroloģijas viedokļa, kāpēc viņš dara? Tāpēc, ka viņam tur tas pietrūkst, un tu neko nevar izdarīt. Vai nu viņam jāņem ir treneris tāds blakām, kas viņu var neutralizēt, vai nu tie ir vecāki, vai nu tas ir vēl kāds, kas var. Viss tur ir tā problēma. Tā numeroloģija strādā. Un ar cita sportistiem viņu numuri, pat, piemēram, arī citi sportisti. KP6, Nezinu šī tāda storija? Nē. Par Kristapu Lodzi. Man tas viens no grūtākajiem, kas ir numerologiem, jo izreikināja, ka KP6 ir
viņš visu laiku 6. numuru. Viņam problēmas ar veselību, problēmas ar kājām un visu, un nekad viņam bija problēmas tik laikams. Un es interesi pēc viņam uzdevu, kas pa lietu. Viņš teica, ka tas viņam ir karmas cipari, 6. Vienalga, viņam jāiet no tā 6. prom. Un tagad viņš dabūja 8. es kļuvu par NBA čempionu, arī viņam tur negāja. Jā, tāpēc, kad skaties, 6 ir 6. Nē, bet tas ir viņa. 2. Jā, bet viņam ir 2, viņš veido 8, kas ir karmas skaidrs arī. Saprot, tā jau arī viņas rēķinos. Jā, bet tā man izreidināja, es jau pats neesmu kāds nulēts, es to sāku apspēlēt, un tad es te palaidu tādu, kurš bija labāks, kā pie 6 vai pie 8, tad viss sāk certies. Nē, zin kā, ir jau cilvēki, kas par to ieņems, bet tur kaut kāda loģika ir. Jā, arī ir. Nevajag jo, piemēram, arī cipari, citi sporta spēlē, es laikam no mūsu sportistiem bet kad ir 0 cipars. Tur ir, pirmkārt, neiedot enerģiju tam skaitlim, un otrs tā 0 vai paspēcina, vai tieši tevi nodzēs leju 0 vai spēcīgā. Tas tikai liekas 0 nav nekāds skaitlis. 0 ir ļoti liela. 0, pirmā ir tur 10, 20 vai 30 datumi, viņiem tur, labi, nepieminēšu vienu skandalos cilvēku, bijušo basketbolistu, kur viss vienmēr ir, viņam ir tā 0. Bet viņiem ir, es tieši tā pastījos, viņš ir negatīvajā savā resursā, un viņam tā 0, viņu spēcina, visu laiku kompleksēt, viss tā kā tām 0. Tev vajag uzmanīgi jābūt patiesībā. Dienas sestdienas. Tev patīk sestdienas? Es esmu piedzimis svētdienu, un pēc astroloģijas, es esmu 12. tiesā, un astroloģijas runāju, tas ir tāds labs laiks, kad piedzim, tagad svētdienu es nedrīkst strādāt. Tas ir ļoti labs skaņas. Jā, bet sestdien tas man interesanti, veiksmīgāk. Varbūt veiksmīgāk. Tu nejūties labi tajā sestdienā? Es varbūt, es visu dienas labi jūtos. Man nav tā, ka man ir šitā sliktdiena, šitā labdiena. Jā. Tā, kas mums vēl cauri tā, tevs profesijas tev piestāv, viss tev ir labi? Nē, te viss ir pareizi. Nekas nav tā kā, vienīgais, ko teicu, miljonus jāpelna, viss, tas ir skaidrs, bet tu zini, ir jau naudā nevar izrēķināt. Es gribu vienu lietu pateikt, ka ne jau miljons ir kontā. Miljons ir tas, ka tev ir tik daudz sekotāji, ka tev tik daudz cilvēku tev seko un tev atbalsta. Tas ir miljons. Tu jau, kāpēc visi sportisti šobrīd ir pasaules slavenākiem, visiem ir sauc tīkli. Ronaldo, Messi, Lebrona, tāpēc, ka viņi ir tie mentori, kuri dod tās kaut kādas signālus, ko tai tautai parastai darīt. Tas ir tas miljons. Ne jau tā nauda, kur tu paņem braukā jaktām uz ārzemēm un nevienam neko nedod un tikai grāb un Jo skaties, tu neesi, tur to, ko mēs arī runājām, tu esi idejas cilvēks. Tev tas vienmēr būs svarīgāk ideja nekā skaits, ne jau tā, ka tev nav naudas, tu arī vienmēr mācēs parūpēties par sevi, bet tas tev nebūs pašmērķis, teiksim tā kā tev kas pats galvenais. Bet man ir viena lieta, es nezinu, ar ko ciparu tas ir saistīts, es paredzu situācijas. Tas ir 4 un 7. Jā, es paredzu rezultātus, es paredzu, piemēram, ka nedrīkst to darīt, drīkst šito. Es neatceros, kam jau. Abi divi tie ir visi intuitīvāki cilvēki. Jā, un es uz daudziem pateicu, nevajag tā darīt. Man ir taisnība. Un vienmēr, kā teikt, vienmēr ir tādas diskusijas. Ja tu vienreiz tā izdarīsi, tad otriem tev uzklāsies. Tas nav vienmēr, bet, ja uznāk brīdis, tad tu nedrīkst. Klausies, ir tā, ka tu satiec cilvēkus, tad nesatikt uz ielas, saproti. Tā, te kaut kas, es nesatikt šo cilvēku pavēl. Man tā ir, es satiek cilvēku. Tu gribi tā tēma? Labi, izstāstīšu no pieredzes. Piemēram, man bērnība nebija viegla. Man māma, gan tētis nedzīvojas kopā vecumā, dzīvoja, man maldos kaut 12, 13 gadu. Tomēr. Un vecāmāte un puika traks tādā ziņā, kas tur var sanākt? Smags variants, bet vienmēr bijuši man cilvēki, kas stāvējuši plati. Kaut kur bišķiņi solis pa labi panāk cilvēks, ne, tu ej tur. Un tā man visu dzīvi bijis. Tā ir bijis tie saucamie, es nezinu, kā viņi kontaktieri vai kā viņas tur var nosaukt visādas vārdus, var atrast, kuri tad pareizi tev iebīdi visās. Un tā ir visu laiku bijis. Nav visur par sargeņģeļiem, ar sargeņģeļu palīdzību, tur visādas teorijas. Citādām lietām. Nē, tā varētu būt. Tu nevajadzētu teikt, ka viņš te kaut kur lido. Vienkārši tā ir kaut kāda lieta, kas tu nevar tā pateikt. Bet tas, ka tas notiek, fiziski tas notiek.
ka tādas lietas tev, bet tas ir tiem, kam ir lemts, kuriem ir tas ceļš. Piemēram, ir daudz filmas bijušas, kurā, es nezinu, jau aizmirstu nosaukumu, piemēram, ir starta punkts A, un B punkts ir B, un tu pavērt pa vairākiem ceļiem, tāpat viņš nonāk pie punkta B. Jā, vai viņš aiziet pa to pusi. Tā kā tas liktenis ir kaut kādā 89% ir ierakstīts jautājums, kā tu māki izmantot to savas iespējas. Tā ir tā lieta, un cilvēkiem jāsaprot. Tāpēc izzini sevi, izzini savus talants, izzini savus, kas ko kā, un tev būs vieglāk dzīvot, mazāk nervu, mazāk stresa. Bet cik ir neiepra? Es, piemēram, ļoti esmu intuitīvs cilvēks. Es arī esmu četrmanieks, tie ir absolūti intuīcijas cilvēki. Bet es ļoti ieklausos, teiksim, es satieku to cilvēku nejauši. Tas cilvēks pasaka tā, tu varētu piezvani tam cilvēkam un tam, tu tur vari kaut kur iziekoties tos kontaktus. Es tajā vienmēr ieklausos. Es saprotu, kas cilvēks, es viņu nevēlti esmu satikusi. Man ir obligāti jāpiezvan tam cilvēkam. Un es nejaušās tikšanās nekad nav. Nekad nav. Bet citi teiks tā, ka tā taču beidz. Klausies, beidz. Tu zini, kā pie mums jau dominē tā viss ir slikti un viss nē. Jā. Nevajag uz tiem apsēdēt, vajag satikt tās cilvēkus un ar tiem, kas tam tic, tad tur var kaut kas sanākt. Ar tiem visu laiku viņš jau tev enerģiju ņem nost, ka tu saki, jā, viņš saka nē, un tas ir bezcerīgs pasākums, vienkārši viņiem pierādīt. Bez viņiem, viņi vispār nerunā. Nav nekāda jēga tur runāt, viņš tur izsauc kaut kādu informāciju, viņš vienkārši tur pesījies. Nav vajadzīgi, tas vajadzīgi atrast cilvēks, ar kuriem tu vari komunicēt. Es atbalstu tavu ideju. Jā, ko tev ir patīkam? Tā ir viena no filozofijām, kurā tev jārada kompānija tāda, ko tev patīkam sēdēt. Bet runāt nevis tur iedzert par kaut kādām muļķībām runāt, bet runāt par tādām interesantām lietām. Piemēram, ir vēl viena lieta, kuras jau tagad var atklāt. Piemēram, ja es satieku meiteni kādu, es varu parādīt viņai pareizo ceļu, kā viņai iet, piemēram, problēmas tā. Kaut kādā veidā man ir izjūta, piemēram, kura viņas problēma. Tā bija tāda metode, es varu parunāties un saprast to, kas viņai ir tas. Un tad pareizo ceļu pateikt, lai tu, kā teikt, bez kādiem testiem, bez kādiem to, un iedot viņai to ticību, ka nekas nav zaudēts. Jo es domāju, meitenes, kuras ir nelaimīgas, tas ir sliktākais, kas var būt. Tādā ziņā, kad... Tas tiešām, jo viņas ir iedvesmotās. Jā, viņas ir iedvesmotās. Ja viņas neko netic, un tie čaļi viņas ir mādījuši, vēl izdevosies un tā. Viņa nesana, viņa sev nezina, un nezina to otru partneri, nezina, un kļūt pēc kļūdas. Beigās, tad ir tas pesē. Tas ir senāk. Tagad es bišķi nogāju. Es vairāk tik daudz nekādēt, ka jaunais vadzājumies no pāriem, kad meitē tur sāk runāt. Tas tāds trendings. Nekas vairāk, nekas tāds. Man sapcīt arī tas, ka man ļoti patīk ar nepazīstamiem cilvēkiem papļāpāt. Jā, tas ir faktors. Tas man ir daudz interesantāk ar nepazīstamiem. Es varu iet kurā telpā, es uzreiz varu atrast. Tāpēc, ka tu labāk jūti situāciju pa viņu. Tur tā lieta. Un viņš ir tā kā tavā. Un tie cilvēks reiz nevar saprast, aizstāv, piemēram, gara rinda, es tur vienmēr iešu, jāstāv, nav laiks stāvēt, es jau pie kāda aizpļāpāšos un tikšu, man draudzens vienmēr par to tā uzjautrinās, bet patiesībā tā ir nenormāla. Tā ir mana mīļākā īpašība, tā kā paldies tādā ziņā arī, es domāju, es reklāmā nostrādāju 25 gadus mēdījos, es vadīju pārdošanas grupu, un neviens nesaprot, cik jau liekas, kaut ar tām zvaigznēm pieci galā, tu viņus pazīst, es saku, es vanu vienkārši kāds, te arī ir tas, ka mums šausmīgi daudz bloķieru, metam tos blokus nost, ejam brīvi pie cilvēkiem, tev interesē, gribi būt Valdim Valterim arī sponsori, tev ir biznesa piedalīties kā sadarbībā vai ko, pieskārņi piedāvā kaut ko, te ir, mēs esam tik brīvi, un mēs kaut kādu vēl domājam. Cilvēki maz kam tic, viņi nezina to galu mērķi. Es teikšu, ka mums tā publika vispār, kā es redzu, ir kā var pateikt, diaglīti. Vienkārši ir tāds pārējais kā tev, tāds pārējais līdzīgs, ka tā dzīve notiek vienkārši, kad nav tur melns un balts, kas daudz jāpieliek pašam savu pulsu. Pirmkārt, es saku,
izzini sev, kaut kāds ar numeroloģiju, tu zināt savas vājās stiprās. Tālāk, ja tev ir problēmas ar citu partneri, uzzini pa viņu, piedod kaut kādu konfliktu, kuri varbūt var atrast. Kaut ko iet, tas pats arī par darbu, tas pats par daudzām lietām, pa bērniem. Ļoti interesē vispār ļoti patīk, teiksim, lai tas būtu, teiksim, arī 500 gadus nodzīvot, ļoti interesanti, teiksim, audzināt bērnu no nulles līdz kaut kādam karjeras augstākam punktam. Jo, piemēram, noteikti, kas viņa tur stiprās puses un tā, kā viņa pareizi trenē. Tagad meita 13 gadu, un man tā, teiksim, tas process tā patīk, kad, Kāds sports Viņa nodarbojas ar diviem sporta veidiem, tenisu un vieglatlētiku. Tā domāju, tenisu. Nē, tenisu un vieglatlētiku, jā, un mums tā trakā lieta tas, ka vispār vecāki, visi tie treneri iedomājušies, kad no 15 gadiem jāsasniedz maksimums vai līdz 12, un tad viss nāks tāpat. Nē, līdz 15, 16 līdz pubertātes beigām ir jāieliek visa bāze, visa tehnika un tā tālāk, un tad tikai tad, kad pabeidzās pubertāte, tad var likt slodzi. Mums viss pretēji, diametrāli pretēji. Un tāpēc, ka tur jābūt talantam, tur jābūt fiziskām spējām, tur jābūt, tas ir citā. Es noskatījos to filmu par māsām princesēm. Jā, tā bija dokumentāla. Ne dokumentāli, bet bija arī mākslas filma. Mākslas filma, bet tā kā balstoties par tenisistēm. Jā, es jau zināju visu to storiju, kā viņš. Bet tur arī bija ļoti interesanti, ka tās tēvs, kurš tie jau sauc vai nāk uz turnīriem, un viņš nē, tad man jau tas pats. Man jau tas pats. Nē, tur kā viss šobrīd jaunatnes sportā balstās uz to, ka tik tu vari dabūt to talantīgo, viņš kaut ko var uzvarēt ātri, un tad tu vari to vecāku sašūt, jo vecāki tik maksā. Tā ir tā teorija, bet viņam nezinu, ka viņš ir 20 gadiem. Cik viņam traumas būs, kā viņam ar galvu, jo divas lietas, piemēram, mums mazs sportisti, vispār kopumā, bet arī tie pasaulē tiek sačakarēti saucamo ātrā specializācija. Ātrā specializācija ir divi lieli vēlāk faktori, kur var vispār dzīvi izsist. Tas ir traumatisms, un otrs ir psiholoģiskās problēmas, jā, un tās abas, ja iet normāli, dzīvē var sagraut visu tālāko dzīvi. To neviens nesaprot. Viņi liek iekšā visu maksimālo slodzi, maksimālo psihisku, ko viņš nevar. Viņš vienkārši nevar patērēt. Pēc tam viņi ir vēl alkoholiķi, vai narkomāni, vai tur neveiksmenieki, vai tur kas stājās traumatizmu, kur nevar iet, pāriet no tā, kā tu saki, no 24 gadu vecuma, ieiet normāli dzīvē, jā, un tur tas vecāks nesaprot. Tu nesaprot ļoti daudzas lietas, tā kā es tādām ilgam diktam. No piecinieks ir skaties, piecinieks jau ir vispār baigi krutā lieta. Piecinieks, tāpēc, ka pieciniekam ir, tā kā saprata no visiem, viņš redzīgs, tāpēc viņš ir komunikators, viņam ar visiem skaitļiem ir, jā. Tur ir īstenībā tiem, kam piecinieki, tie arī tādi, tev, kas ir gadā, bet tas tāpatās tavā matematikā ierod tev tāda saprata par komunikāciju ļoti labi. Rekur, šī ir pirmā līnija, tā ir ātrā realizācija. Tev īstenībā, kas ir arī vajadzīgi, tev nav sakāpināts, ego sakāpināts, un es esmu viens citiem tur 4-1. Zin kā daudz jau pārmet, zin kā tu beigais, ka man es nevaram vienkārši pietīt. Jā, man īstenībā tu pārsteidz, ka tu esi vienkārši... Nē, es esmu dzīvojis tādā... Patīkams. Nē, es esmu dzīvojis tādā... Nē, es vairāk esmu nepieejams. Un tāpēc arī nezināms, jā, priekš daudziem. Jā, es vienkārši tie cilvēki, kas pienāk, es vienmēr nofotografēs, parunājos, man nav tā, ka izprat kaut ko viņu. Jā, staigā ar augstu degunu, kas tas nekad nav bijis. Es dzīvojis, ļoti pieticīgos apstākļos, un es saprotu, ka visi tādi bija, ka kādu reizi, kad viņš pienāk un kaut ko grib paprasīt, nekad nav bijis augstprātīgs, nekad. Nē, ir bijuši zvaigžņu slimība, bet tas... Tev bija zvaigžņu slimība? Kāpēc, viss. Kaut kāda ielas čāla kļūst par Eiropas labāko basketbolistu, tas jau ir uzreiz... Pasaules labāko. Jā, Eiropas labākais, jā, tā kā un atbrauc pirmajā gadā uzreiz, Bet ir tās tavas piespēles, bija tās leģendārais, jā? Tas bija viss tie, kas man atcerās. Tu kaifoji no savu tā visu, ko darīji? Nē, es nekaifoju, es vienmēr prasīju vairāk. Sev vai? Es vienmēr sev zinu, es nevaru uz poļiem. Tur ir tas četrnieks, viņām nekad nav gana. Es nav gana, un es abrīnoju, es esmu saspēlsvādītājs, kuram jāvada saspēle, kuram ir, kas saka, jāvada komanda. Nē, man vajadzēja vairāk punktiem, es vairāk piespēlu, vispār es tur biju nedaudz poļus 5. No šodienas prāta es to nesaprotu vienkārši.
no tā prāta es tā kā tāda mašīna, kurā grib izlaikt kaut ko. Nu, man bija tā, es iemetu 10, teicu, tas vēl tā bija, kur 10 punktus, tagad 10 punktu ar kaut kas vādiem. Viņš jādzina no komandas ārā. Es redzu, ka 10, 20, nu, ļoti vāji. 30, nu, normāli. Nu, 40, tas tavs līmenis. Un pēc tā latiņa bija tāda. Un man tad visu laiku centos to latiņu, kā teikt, turēt. Un tu nevari, tu vienalga, ko spēlēt, tu zini, ka tu iemetīs 10, tad nozākāt. Un tu visu laiku viņu cēli, un daudz, kur es spēlēju, varbūt arī tā, ka nu, es jau varu, ja ir labs spēlētājs, tad neiedošu piespēli, bet tā, es redzu, ka neviens nevar iedot, tu pašam jāspēlē. Nu, tāda bija tā loģika, jā. Tā kā, nu, es visu, nu, tas ir tas. Tad izvērtījās, nu, teiksim, nu, kad tu spēlēji, nu, šo te man ļoti labs ir tā kā tandēmis. Man ir Samoni. Jūs draudzēji, kā savu? Nu, nē, nu, viņš var Lietuvietis. Tad viņam dēls tagad baigi? Jā, dēls ļoti labi spēlē. NBA? Jā, viņš ļoti labi, tā porziņa līmeņa spēlētājs. Kāds ir krūt? Nē, jā, viņa tā kā, bet, nu, mēs tādu bijām saspēlējuši, gan no Lietuvas, gan no Latvijas. Kaut gan es esmu mums Lietuvietis, es varētu arī lietuviešu paskatot, ja vajag vajadzētu. Nāks vecās mums ir no Lietuvas, tā kā bijuši, tā kā no turienes nākuši, tā kā es varu atrast radraksts un varētu mierīgāk garāt, kā teikt. Šivermanis ar lietuviešu? Nē, nu, lietuviešiem ir nācija, jau Latvija jau ir tomēr veidojās kā nācija. Tie jau gadu simtiem un viņi, tu esi sajūta, man kaut kāds asinīs ir tas. Vēl ir divnieks, ka tu jau esi iestrādājis, veidot komandu, arī tu esi atstrādājis. Tu esi atstrādājis, un tad ir īstenībā tā, ko tu arī pareizi teici, tad ar produktu, ar komandu, ar visu mēs ejam komunikācijā, un caur komunikāciju mēs tiekam pie materiālas pasaules. Zini, kas ir to, ko es arī teikusi, mēs pamāc, kāpēc ļoti daudz, es uzskatu Latvijā, ka kaut kādas idejas nerealizēt, mēs neejam ar viņām komunikācijā, mēs kaut ko turam savā galvā, kaut ko izspēkojam, tiekam izslīpēt. Īstenībā ir jāiet komunikācijā, tas ir pats svarīgais. Un pie cilvēkiem, kam arī tas varētu interesēt. Tagad, kad ir sociālā tīkla, kad tev ir iespējas, tev nav jābaidās izteikt savas domas, bet nu, dabiski sakarīgs ir jau tādi cilvēki, kas visi ir slikti un tikai dragā no rīta līdz vakaram pamožās, un viņš tā kā kaifu dabū no tā. Jā, vajag kritizēt pa lietu, bet nevis vienkārši visi ir slikti. Jā. Nu, zin kā, nu, tas ir vienkārši formulas un nestrādāts, vismaz citu prātos. Vai arī ir, teiksim, arī tad bija viens Sulvis Svans ar vienu konsultāciju, un arī tad bija cilvēks izmācījies, arī kaut kā dabūs certifikātu coach kaut kādā konkrētā jomā, un vienkārši nezinu, kā tālāk darīt. Bet taču jāiet komunikācijā, izmantot savus tīklus un tīklus, ka cilvēkiem citreiz Es saku, izzini sevi. Pirmais, un pēc tam viņam atrod intuitīvu konsultantus, kur tev palīdz to darīt. Tā, un skaties, un te ir nākamais, kur tev tas sešnieks redzi, kā viņš tev ir vajadzīgs iestrādāt, vairāk baudīt dzīvi, tātad zināšana, uzkrāšana, nodošana. Jā, zināšana, uzkrāšana, to es arī nodarbojos. Nu, tu nodarbojas ļoti labi, jo tev ir arī strādāt sabiedrības labā, un tu arī dari, bet arī kaifot vairāk no dzīves. Un baudīt to, ko tu izdari, kas ir 4 dienu pats galvenais, ka ir tāda galvāna. No 90 kādreiz sāk baudīt. Līdz 100. Nu, klausies, sāc jau tagad, lai tev iegaršojās. Nē, gribās jau tagad. Es pat pats jūtos daudz labāk nekā 20-30 gadus apmēram. Pats labāk jūtos. Un tas ir kaut kāds neizskaidrojams fakts. Nē, skaidrs, mēs esam, kas saka, šeit atnākuši, visiem var kaut kas notikt, un to neiet runa, bet nevis tā, cik tu nodzīvos, kā tu jūties tos nodzīvot. Tas ir svarīgi, nevis tu, teiksim, mocies ar kaut kādām savām personīgām lietām, vai ar kaut kādām citām lietām, vai ar veselības problēmām, kaut kādā ģimenes ārsts. Man ir kaut kur pierakstīts, ne, es cenšos visu izzināt un pielietot uz sevi. Kaut kas strādā, kas nestrādā, bet, nu, ir problēma, ka viņi jāatrisina. Un tā risina savas problēmas, nu, un tad to iepriekšējo problēmu, ja tu nerisinās, viņš jau pārēdēsies par lielu problēmu. Un tādā veidā es eju uz priekšu. Skaidrs, ka tur ir. Bet tu esi kopēji, ja tu esi sevi, kā saka, savu matricu, savu kartu, tu esi atstrādājis. Tev ļoti daudz intuīcijas, tu to intuīciju arī pielieto savā dzīvē. Tu virsies, tev visu laiku ir tā virzība dinamika, tāpēc esi veiksmīgs, laimīgs. Tur jau ir tas, ka tevī ir tā dzirkstele, kā tā dzirkstele un tā ideja pazūd, tā paliek
tad jau... Opus par 40 gados. Vai, es saku, Saproti? es tāpēc saku, līdz cilvēkiem pēdējā dienā un es gribu visi seniors un cilvēkus, kuri kaut kādu pazaudējuši ticību sev, vienkārši sākat izzināt sev, sākat domāt, ko es varētu darīt, jākustās fiziski. Un galvenais ir, kas ir? Galvenais katrā cilvēka ir imunitāte. Imunitāte rodās tieši no daudziem faktoriem. Ja tu to imunitāti netrenēsi, tev arī nebūs tā veselība. Ja nebūs veselība, tev nebūs arī, kā saka, enerģija kaut ko darīt. Tagad tur viss ir saistīti. Tā lietas, ko mums būtu jādara, būt vecākam, tev arvien vairāk jāstrādās. Ja kādreiz tu tur varēji uz savu veselību turēties un uz enerģiju, tagad tev jāstrādā tieši uz sevi. Tieši uz sevi. Un jāstrādā ir apzināti, kad mēs saprotam, kas ir mūsos nepieciešams, lai es būtu no sportiskās aktivitātes veselīgs uzturs, kaut kāda ideja, lai mums ir to cilvēku satikties, to cilvēku. Es redzu, tik bieži bijis, teiksim, būtu jāatstāt tikšanām arī biznesu un visādām piemanības, numeroloģijas pārdomām un tā. Jo mēs ļoti daudz visādas lietas ir kārtījās tikšanās, tā enerģijas apmaiņa ir saglabājīga. Par enerģijas apmaiņu arī tas arī ir atsevišķs temats. Pastāst savu versiju. Nē, ir tās, kā saka, versijas, domāju, tās versijas ir tikai kopējas. Ir tas saucamais 50/50. Ja? Piemēram, ja vienam ir enerģija, otram nav, pieņemsim. Ja? Tad tev jāatrod cilvēks, kurš tev var iedot 50, un tu viņam var iedot 50. Ja tev ir 100-0, tur viss beigsies, viens paliks tukšs, otrs tur, viņus tā kā zombijs visu laiku varēs. Tas arī tam, kas dod, ir jāzina. Tas, ka tu nevari... Es tev piekrītu. Es tev pilnīgi piekrītu. Tā ir arī. Mēs tev vienalga tēmas varam 100 atrast. Man būs atbildes uz katru jautājumu. No pieredzes. Ko, Valdi, mēs izrunājam tavu numeroloģijas karti, varbūt tev kaut kāds jautājums ir? Nekas, mēs... galvenais ir jāsaprot, ko es tur esmu sarunājuši. Cik tas strādās vai nestrādās katrā gadījumā. Man liekas, man ir pirmā saruna par šādu tēmu. Forši, ka tu atnāc. Forši arī tas, ka tu, kā saka, es pacēlus šādu tēmu un tikai tādi piemēri, kā tā numeroloģija strādā, ļauj cilvēkiem uzticēties. Ja tur sākās šitā, cilvēki neuzticē. Cilvēkiem vajag pierādījums, un kā tas nostrādā, varbūt pēc mūsu pārējais daudz cilvēku pievērsīs vairāk. Es gribu, lai pamazām pievēršos, jo visnībā bija tā, ka paldies Jānim Blūmam, arī manam viesim, kurš patiesībā teica, es taču neko nezinu no numeroloģijas, tad taču tādas specus kā Valde Valtera vajag. Es vēl neesmu. Es uz tā sportiski fonu varbūt esmu spēc, bet es neesmu jūsu līmenī spēc. Mēs arī īstenībā atkal ar Jāni izrunājām, un viņam arī viņš saka, tur nav vairāk. Viņš saka, tev viss sakrīt, ko es tur vēl teikšu? Viņam ir tieši kā reiz, viņš teiksim, maz atkāpīt ar bijušais Latvijas izlases kapteinis. Arī viņš man saudzē. Viņš jau saudzē, tas vispār viss ir. Viss saistīts. Viņam īstenībā ir tas, ka viņš ir kapteinis, un viņam tas astotnieks ir. Un viņā tas astotnieks ir kā reiz, ka viņam ir ideāli viņam. Viņš tā kā tos cilvēkus ar savu, viņš... Tad cik vēl viens izskaidrs fakts, visi man audzēkņi ir augstos amatos. Visi man audzēkņi, piemēram, tad Paskals saimniekā, tur Cipras, Janičēnā, klāt. Tālāk tur bija, teiksim, ļoti daudz cilvēku ir Blūms, tāpat Jahovičs, tur tātad Vefai. Ļoti daudz treneri, spēlētāji ir dzīvē kaut ko sasnieguši. Tieši, kas ir izgājuši man, es to faktoru nevaru izskaidrot, kāpēc tas ir. Vai tā bija tā informācija, ko mēs devām, un viņi palika, teiksim, tādi vērtiecīgāki un zināja. Nezinu, tas arī ir. Valdi, paldies tev liels. Superīgi mums intervija. Vienmēr sakot, sekojiet maniem raidījumiem Numeroloģijas spēks. Un lai tev veids!